viens cits ziņojums. Ziņojums ar skatu uz Kurzemi, uz Latviju un Ventspili no ārpuses, varētu tā teikt, ka šī ziņojuma autori ir Rosemārija Francois no Beļģijas. Viņi ir dzejnieci, rakstnieks un tulkotāji, un īpaši es gribu valstu labrīdam to, ka viņi vairāk kā 70 gadu vecumā ir iemācījusies latviešu valodu, sastādījusi līdz šim lielāko un apjomīgāko latviešu dzejas izlasi, kas ir franču latviešu valodā. Viņas grāmatas ir iznākušas visās frankofonajās valstīs, Beļģijā, Francijā, Kvebeks provincē, Kanādā, arī Vācijā, Austrijā, Lielbritānijā, Rumānijā, Bulgārijā un vēl citur. Es arī jau lielu interesi gaidu šo ziņojumu, jo šāda veida skatību mēs katru dienu mums nav iespēja dzirdēt. Tas mums būs, tā teikt, divbalsīgs. Divbalsīgs, tāpēc, ka Rosemārija Francois bieži ir izteikusies, ka dzejnieks ir tā kā pareģis, kā sengrieķu pītija, kura kaut ko saka, bet pati nesaprot, ko ir pateikusi. Un brīžiem ir vajadzīgs kāds vēl tulks vai kāds izskaidrotājs. Un tāpēc es šeit uz ekrānu uzlikšu arī tādus pieturas punktus, lai varbūt tā precīzāk pītijas vēsti varētu arī iepunktēt. Patiesībā sakot, tad, kad sākām organizēt šo konferenci, tad vienā brīdī Roza man atrakstīja šādu vēstuli. Mīļā Astra, man šonakt bija sapnis latviešu valodā. Sākumā es biju nomatu teltī plašos smiltājos. Ainavā bija tikai smiltis, plašs līdzenums, nedaudz pakaldu. Vakarā klusums bija dziļāks. Tālīnā horizontā parādījās zilpelēki kalni un iespaidīgs gotiskas domas, arvien augstāks un augstāks, redzams pateicoties zvaigznēm, kas sāka degt tam pretī. Domas un kalni stāvēja debesīs, varbūt tā bija mirāža. Nāca jauns vīrietis. Es viņam pajautāju latviešu valodā, kas tā par pilsētu? Es, protams, nesapratu viņa atbildi, biju aizmirsusi, ka esmu kurla. Kas tā par valsti? Kas tā par zemi? Tad pamodos. Kurām nav sapnis? Burks, patiešām. Neizskaidrots sapnis ir zināms kā saņemta vēsture, kas palikusi neatvērta. Kas tā par zemi? Dziļajā ainavā ar zvaigznēm. Eiropas karos. Zilperēks panākums. Mirāža. Un kāpēc sapņoju Lafis? Kur ir tā zeme? Kur zeme? Kur? Kas es esmu? Visur mājās esot, teica Kristīnas Viedrija karaļiene. Es vairāk nekur mājās nebijos. Rosemārija nevisur mājās nebijos. Kāpēc? Kur zeme? Kādā no Rosemārijas grāmatām ir rakstīts. Parasti stāvot Eiropas kartas priekšā, mēs izvēlamies par orientīru vietu, kurai piederam. Savu zemi, kas attiecas uz mani, tad jau sen stāvot pie Eiropas kartas, es atrados vai drīzāk maldījos baltā plankumā, kaut kur tur tālāk uz ziemeļiem, kaut kur uz austrumiem. Īsta neveiklība un bailes sajaucas ar baudu par avantūru. Etimoloģiskā nozīmē to, kas nāk pie mums. Baltijas jūra. Es ilgi staigāju ap to kā neiespējamu mīlestību. Es nezināju, nekur es esmu, nekur veju, vēl mazāk no kurienes nāku. Esmu dzimusi divās valodās, franču un pikardiešu. Manā bērnībā pikardiešu valodā, kā citās
reģionālas valodas bija aizliegta kopš 4 gadsimtiem. Mūsdienās, kad reģionālas valodas ir agonija, labāk vēl nekā nekad. Skrienām tam palīgā, varbūt tam vēl. Un kas par to? Ja lielu imperiju acīs mūsu nacionālās valodas būtu tikai reģionālas valodas. Vai babeliskajā pasaulē nebūtu labāk runāt tikai vienā valodā? Viņi sākumā jautāja un pēc tam atkārtoja. Izvēlēties vienu valodu. Labi, tad mūsu, protams. Tāpēc nemaz neuzticēsimies lielajiem iekalotājiem. Ja Malis Čaklājs vēl būtu šeit, viņš atkal teiktu, kur ir lielā literatūra, mazas valodas nav. Bet, kad valoda saslimst, kā iet viņas kultūrai, un kad kultūra saslimst, kā iet viņas tautam, visā pasaulē nevar runāt tikai latviski vai tikai pigardiski, bet visi cilvēki prot runāt 4 vai 7 valodās. Daudzvalodīgi cilvēki daudzvalodīgā Eiropā. Tā ir vislabākā atbilde Bābeles sodam. Bet kā sasniegt to mērķi, ja ne skolā? Sākot gan ir ģimenē, tad bērnu dārza. Avec des méthodes modernes. Bet ar jaunām metodēm, protams. Plus avec des listes de mots de grâce. Vairs ne ar vārdiņu sarakstiem. Un kur atrast labi apmācītus skolotājus un pasniedzējus? Šeit, protams. Pašlaik neatceros, kas paziņoja, ka valodu skolotāji esot valsts vislabākā aizsardzība. Profesore Astra Strādāni mums teica, ka esmu Latvijas universitātes skolotājs. To es vēl nepaspēju pabeigt, bet tā ir. Jā. Ēdi un ar viņu. Jā, un es taču esmu bijis draudzene. Pie mums universitātes un augstskolās ir apvienojušās, tāpēc šodien šeit es jūtos piederīgā jums kā jūsu dievu. Un vēl jau vairāk tāpēc, ka man jau bija iespējams mācīt šajā ēkā, kā arī Rīgā. Tur ir lielā literatūra, mazas valodas nav, sacīja Māris Čaklājs. Kā iemācīties valodu, kultūru, mājās vai ārzemēs, šeit un tur? Pirmajos gados, kad biju Latvijā, man bija gods prieks vairāk satikties ar Lietuvās. Pieņemu, kā jūs zināt, kas viņa ir. Jā, viss. Ja ne, tulkotāji, tā sauktās franču grupas dalībniece, to cilvēku vidū viņa bija, kas tika izsūtīta uz Sibīriju, tāpēc, ka lasīja franču grāmatas un runāja par tām, izsakotot. Un tā varbūt mazliet vulgarizēta izsakoties. Ja. Viņa, diemžēl, nedaudz kādu atpakaļ saslimāja nomira. Kad mēs pēdējo reizi satikāmies, es beidzot viņai pajautāju, kādu padomu viņa gribētu dot jaunākajai. Viņa nolāja acis un pārdomāja.
Mēs sēdējām pie rādiem un draugiem veselīgā. Mēs cerām tevi divatā. Viņa pēkšņi paceļā acis un izteica studēt. Un atkal studēt. Ar vien studēt, iemācīties. Ko mācīties? Viņa domāja par vēsturi, lai atkal nekļūdītos kā mūsu cenši. Viņa ne tikai domāja par zinātnēm, bet arī vispirms par svešvalodām, kādās ir tādu gudrība. Viņa domāja par literatūru, kas ir valodu visaugstākā izteiksme. J'ai constaté avec plaisir dans l'exposé de Agnes Katniņš que les cours de langue sont les mieux suivis. Mēs ar prieku Katniņu ziņojumā redzējām, ka valodas kurs ir tie, kas ir visvairāk pieprasīti Vēnspilī. Tagad maza dzejiska atklāma par to, kāda gudrība ir dzejā un kā to var iztulkot franču valodā, jo, kā jau jums tika teikts, Rozmarija ir lielākās latviešu dzejas antoloģijas tulkotā franču valodā. Ak, Dieva dubļi, kājas virkst melnā stērķelē. Ak, Dieva bērzi, zelta caur ērģelē. Pieraksti, brālīti, pieraksti to zelta lapu pie krūts. Kā tu vari nerakstīt, ja tev lūdzu? Ah mon Dieu, que de boue, que de boue. Nos pieds s'enfoncent dans ce noir amidon. Mon Dieu, que de boulot, l'or de ton orgue et leur tronc pour tuyau. Écris, mon frère, écris. Cette feuille d'or sur la poitrine. Comment peux-tu ne pas écrire alors qu'elle t'y invite? Gola Koviko ar to sunu, ko ievērtis savā dzējā Knuts Skujnieks. Bet kaut kas paliek, ceļ galvu zaļa pār visu, kas ņemts un dots. Tā ir doma, kamēr tai ļauju vaļu, es esmu apbrūnots. Il reste une chose qui lève sa tête verte par-dessus tout ce qui est pris et donné, c'est la pensée. Tant que je la laisse faire, je suis armée. La pensée doit dzēja, tā ir literatūra. Kas tas par kurību, aknu, kas mums atņem tas garīgo lomu mūsu dzīvē? Mēs runājām, kurš pikātieši. Mēs runājam latviski, franciski. Vai mēs atkal pieļausim, kā mums būs nogrieztā mēle. Tad jūs redzat, tajā fotoattēlā sieviete neizskatās izmisusi. Viņa tikai gandrīz vai kā priecīgi izskatās. Jā, šodien mēģinu runāt latviski ar jums. Tas ir pateicoties Astrais grāmatei, brīnišķīgai vārgatniecei, tulkotājai un pedagogiem, kurai ir stiprs, sakās sīgulis. Bet, ja es pirms 30 gadiem sāku rakstīt par kurzem, un pirms 16 gadiem iemīlējos jūsu valodā. Jūsu valodā tādām ir mistērija, bet droši ir, ka ticēju mājiņu šakarē. Un es jūs aprīnoju, tāpēc, kā jūs nepieļaujat, kā jūs nogriež mani. Ne no rietumiem, ne no austrumiem.
jūs latvietes un latvieši esat paraugs Eiropai. Jūs to zināt. Kāpēc? Tik labi trimdā, gan arī okupācijas laikā, jūs spējāt saglabāt savu valodu. Kā? Dziedādami, dziesmās, dzējā, pasakās, zināms, ne tikai tajā veidā, bet katrā ziņā tajā veidā. Vai tas būtu vecs tās no pagātnes? Nē, netik vecs tāds. Jā, protams, dziesmā revolūcija un Baltijas ceļš un dziesmu svētki. Tā visa ir turpināšanās un turpinājums līdz ar to tā kā nākamā modas lieta vai modas vārds Eiropā ilgtspēja. Bet mēs esam ilgtspējīgi. Mūsdienās valstis kļūdās ietaupot uz kultūru un izglītību. Visur Eiropā. Ir kā zaļie zarus, kurās sēž. Protams, ir krīze, protams. Es kā valodniece un zvejniece norādīju uz finansu ieņiem, kas mums izskaidros, kādā veidā privāti banku parādi kļuva par valstu parādiem. Tas nav mans amats. Ko darīt? Ici, je m'adresse aux décideurs et aux politiques. Es vēršos pie politiķiem un pie mūsu lēmējvārs pārstāvjiem. Es jums nelūdzu rūpēties par filozofijas un valodas un literatūras fakultātēm, nē. Es jums lūdzu tās paplašināt, palielināt, identificēt ar studentu un docētāju apmaiņu ar atkritošām fakultātēm citās valstīs. C'est là qu'il faut continuer à investir pour l'avenir. On ne le sait pas assez. Nous sommes dominés par les gens qui ont du fric. Jā, tur ir jāiegūda, tur ir šajās jomās jāinvestē, bet pagaidām mums visus padomus dod tikai naudīgie cilvēki, tie, kas menedžē naudas kustību. Tāpēc, ka apvienosimies domās un humānismu attīstībā apgaismības laikmetā. Lai raudzītos uz pasauli, mums kaut kur ir jāatrodas un jācenšas saprast, kas mēs esam un kā mēs vēlamies dzīvot. Mazliet no tā, ko Roza ir rakstījusi par kuru zemi jau 1987. gadā. Jā. Viņa raksta. La fini par faire l'amnistie, oui. Oui, c'est ça. Man viņi pajautās, kā mani sauc, kādā ir mana mēra un kas ir mana zeme. Ko man atbildēt? Hollande. Quelle bouche, sous la langue fonde les phrases désuètes, quelle mémoire a couché ce mot dans la mienne comme le nom plus juste de la nostalgie. Ambre, boulot profus, neige, pour ciel noir, toile cousue, glaçons aux corniches, chandelles néantes, des loups traversent le silence. Mais quand la terre et la mer se parlaient haut dans les juillets, nos voix baltes, germaines, yiddish, svèdes, slaves, s'offraient égal droit de citer. Nous étions tous venus d'ailleurs, au rivage, pêcher la Provence et semer des soleils. Que signifie pour un pays d'être rayé de la carte
Sinon, le gage de son inaltérable image. Et les voyageurs obscurs, existent-ils plus que pour moi? Je les entends par la fenêtre. À combien d'années de marche, combien de jours navigués? Suis-je encore des leurs? Kura mute zem neredz kurs novecojuši teikumi, kura atmiņai ir ielikusi to vārdu manā prātā kā nostalģijas pareizāko nosaukumu? Dzintars, biezas bērzēnas, sniegi, kā debesis melnais šūm drēļu, pie renēm gars lāsteks, sveces mirst, vilkiet caur klusumā. Bet, kad jūra un zeme sarunājas jūlijos, jā, mūsu balsis baltu, vācu, īrišu, zviedru, slāvu valodās dāvināja citai pilsoņtiesības. Mēs visi bijām nākuši no citu dienas, šajā krastmalā, lai zvejotu dievišķās zivis un izsētu saules. Ko tas valstī nozīmē būt izsvītrotai no kartes, ja ne ķīlu neizpostāmā tēlā? Kur labi vairāk nekā vieta, laiks pirms nāvējošiem lietiem, ilgs jājiens caur uklājiem, un naktīs jau miglas apdraudētas zvaigznes. Vai tumsā ceļotāji vairs nav tikai manā atmiņā? Es jums dzirdu pa logu, cik gadu gājienu, cik dienu kuģojumu attālumā. Vai es vēl esmu starp viņiem? Jā, par Rozi Mariju, viņas kolēģi Liešas universitātē profesori Paņula teica tā. Parasti ir tā, rakstnieki ceļo uz kādu zemi, apskata to un pēc tam par to raksta. Tu sāki ar rakstīšanu un pēc tam aizceļoji, lai pārbaudītu, vai šis pasākums ir pareizs. Un jā, tā grāmata zināja par lietām, kuras tu pati nezināji. Varbūt arī tāpēc Anna Aizpurīte rakstīja pirms kādiem gadiem, ka Roza Marija Fransua esot latviešu dzejniece franču valodā. Tas bija tāds kompliments. Jā, bet ir reāli saskarsme ar šo valodu un ar šo valsti, kādā epizodē, kas arī ir ierakstīta Rozas Marijas grāmatā. Bieži vien nepazīstamais novēršas runā ar otru galvu biedri nedzirdētā valodā, radot sienu, necaurredzam kā tukšas mājas klājas mūris. Dzejnieks klausās, bet neko nedzird. Tikai mūzika un dedzinošu kārdinājumu svešādā vilinājumā. Aplēgumu pārņēma, dzejnieks abām rokām satver galvu malu atbalstās vairāk nekā vīnas apdūvīnas svešās valodas smaržu. Tu teici, paldies, palīdz Dievs, lai pateiktos. Saka, ūdens, kā sengrieķu valodā. Maize. Un svešādais piepieši liecina par kaut ko labi pazīstamu. Kā ir valoda, kurā maize ir tāds pats vārds, kādu viņa deva sev maza būda? Maņa? Tas nav iespējams, tas ir prātam neaptverami. Jā, tieši tā, taču ir par vēlu. Viņa ir nokārtas lasdā. Kaut kur, neviens nezina, atrodas mājas, kurās mēs vairāk visi un visās kopā satiksimies. Visplašākajā kuģī nāvis latviski, nāve latviski, bet mums cerams ir laiks. Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis nevar pats ierasties, bet savu ziņojumu viņš ir sagatavojis un visiem būs iespēja to noklausīties. Labi, jā? Es esmu ārkārtīgi gandarīts par iespēju piedalīties Ventspils organizētajā konferencē, kura ir paredzējusi skatīt Kurzemes izglītības sākotni, Kurzemes izglītības tagadni un modelēt arī Kurzemes izglītojošo struktūru nākotni.
Un šai konferencei es vēlētos piedāvāt savu tādu nelielo ieskatu sev tik tīkamajā un pazīstamajā Kurzemes hercogistas kultūras mantojumā, paraugoties uz kādu konkrētu, bet izcilu dievnamu, kā izglītojošu struktūru, un piesakot tēmu apriķu baznīcas griestu gleznojumi, kā izglītojoša struktūra, es vēlētos dot ieskatu Kurzemes sakrālajā kultūrā un atgādināt tādu nelielu pamatu patiesību, ka Kurzemes hercogs Gotthards Keplers 1567. gada 28. februārī izdeva rīkojumu savā valstī padotajiem muižniekiem celt savā teritorijā 70 jaunas baznīcas, un kopā ar šīm 70 baznīcām, kurām vajadzēja tikt uzceltām gan Kurzemes centrālajā daļā, rietumkrastā, Zemgalē un Sēlijā, vajadzēja pavisam arī pievienoties 3 skolām un 3 nabaga mājām, kā sociālās aprūpes institūcijām, kas tajā laikā noteica baznīcas kultūras kvalitāti. Droši vien, ka nebija sevišķi daudz pieredzes un priekšstatu par to, kā vajadzētu celt Kurzemes dievnamus. Taču šiem Kurzemes nākamajiem un esošajiem aristokrātiem bija sava komunikācija ar Ziemeļvāciju, ar kādreizējām Hanzas pilsētām, ar savām izceļošanas zemēm Vestfālenē, Šlezvigā, Holšteinā, Mēklenburgā, Brandenburgā un arī no turienes lauku baznīcām, kuras bija uzceltas jau pirms reformācijas, pārņemot dievnama celtniecības tipu, radās mums pazīstamais Kurzemes baznīcas tips, kurā baznīca sastāv it kā no 3 daļām. No torņa, kurš ļoti labi kalpo zvanu uzkāršanai, ieskandināšanai un caur kuru ienākam baznīcā, dievnama draudzes telpa, kurā atrodas galvenā mums ar mācītāju runu, ar liturģisko kārtību, ar baznīcas dziedāšanu izglītojamā sabiedrības daļa, un baznīcai aizmugurē austrumu daļā piekārtojas neliela altāra telpa, kura ir šaurāka, zemāka, lūk, tā ir tieši mācītāja darba vieta. Tur atrodas altāris, tur viņš izdara savus sakramentus un no turienes vada dievkalpojumu. Šīs skaistais attēls, kurš ir tapis pagājušajā gada rudenī, ļāva man nofotografēt apriķu baznīcu tādā īpaši skaistā apgaismojumā. Un mēs varam redzēt, ka šīs apriķu baznīcas vēsture ir ļoti klasiska, jo šīs baznīcas formas pirmkārt pauž klasisku skaidrību. Ne tikai šajā 3-daļījumā, kurā atspoguļojās baznīcas funkcijas, bet arī baznīcas vieta ainavā ir tā, kas nosaka, ka šim dievnamam ir sabiedriskas celtnes kvalitāte. Un kā sabiedriska celtne ar savu estētiku, ar savu vizuālo kultūru, ar savu mūra arhitektūras izcilo formu, viņa jau veids sabiedrību izglītojošu, orientējošu, informējošu lomu. Un tādējādi baznīcas iekšienē darītais saturs, izglītojošais saturs, ko veids mācītājs, tas ļauj runāt par ļoti daudzām funkcijām Kurzemes izglītības procesos, kuri patiesību sakot šodien ir ļoti vāji pētīti. Vai mēs varam pateikt, kā notika izglītība Kurzemē 16. gadsimtā, 17. gadsimtā? Mācītājs bija vienīgais skolotājs, kurš pārklaušināja bērnus, kurš orientēja sabiedrību uz to, ka jums vajag sākt mācīties lasīt kaķismu, baušļus, jauno derību. Mācītājs bija tas, kurš bija ieinteresēts, lai dziesmu grāmatas, bībeles tulkojums, sprediķu grāmatas, kaut caur šo te latviešu valodu slikti runājošo, bet Baltijas vāciešu ienākušo šeit strādājošo mācītāju sliktajā izpildījumā runātais teksts būtu uztverams latviskajai sabiedrībai, un lai šī latviskā sabiedrība, latviešu sabiedrība spētu no šī bībeles teksta paņemt saturu, paņemt jēgu, paņemt kristīgo informāciju. Un tādējādi, lūk, arī mācītājam bija svarīgi, lai cilvēki ar laiku iemācās lasīt, rakstīt un kaut nedaudz, protams, orientēties šajā rakstītajā literatūrā. Kā mēs nokļuvām pie Kurzemes šai gadījumā rietumu krastā esošās apriķu baznīciņas?
Apriķu draudze, apriķu mūža, apriķu baznīca, tas viss ir von Sakenu dzimtas mantojums. Von Sakenu dzimta ir Kurzemē jau no 16. gadu simteņa pazīstama kā lielu īpašumu turētāja, un arī šai dzimtai Kurzemes hercogs ir vēlējis šo baznīcu celt. Nav precīzi zināms apriķu baznīcas celšanas laiks, taču tas ir noticis ap 1680. 90. gadiem, kad ir uzcelts šis baznīcas pamatkorpus. Nedaudz vēlāk, 1700. gadu sākumā, līdz lielajam mērim, kogriezējs, kurš ir Kurzemē ieceļojis no Lībekas, Joahims Kreitsfelds, ir darinājis iekārtu. Un šī iekārta, protams, ir viena no viskaistākajām Latvijā, jo atspoguļo 18. gadsimta pirmai pusē raksturīgo estētiku. Skaistu gaišu baltumu, svētkiem raksturīgo un aristokrātiskai greznībai raksturīgo zeltījumu detaļās, kogriezumos, un, protams, vēl arī tik ārkārtīgi patīkamo marmora krāsas imitāciju kolonnas, nokrāsojot zilgana marmora krāsā. Bet ko mēs varam ieraudzīt šajā te interjerā? Varam ieraudzīt to, ka šī baznīca ir sociālās hierarhijas spogulis, jo pašā apakšā ir draudzes solu vietas, pa vidu ir vieta mācītājam kancelē, nedaudz augstāk par mācītāju kancelē ir vieta kungu solam, un loža otrā stāva augstumā ir valdošā muižnieku dzimtas sēdu vieta, un savukārt baznīcas dziļumā ir altāris, pie kura darbojas mācītājs, svētīdams sakramentu un uzrunādams draudzi. Un nedaudz blakus kancelei tāda interesanta maza piebūvīte, bikts kamera, jo Kurzemē, kā luterāniskā zemē, tomēr līdz 19. gadsimta sākumam pastāvēja arī tāda individuālā grēksūdze, kur pirms dievkalpojuma vai pēc dievkalpojuma komunikācijā ar mācītāju ik viens, kura sirdi nospieda kāda vainas apziņa, varēja iet pie mācītāja izrunāties. Kas ir bijuši slavenākie mācītāji apriķos? Tie ir bijuši vācieši. Vēsture piemin Mihailu Rēberainu, Dāvidu Kepelu, kurš bija, kā teikt, abi divi bija 17. gadsimta beigu mācītāji. Viņu laikā baznīca tika celta. Bet tie mācītāji, kuru laikā baznīca tika pabeigta un iekārta izgatavota, Otto Ulrichs Rozenbergers, Johans Friedrichs Hesselbergs, tā tad laikam doma būs par to, ka tieši Hesselberga laiks ir tas, kurā baznīca ieguva greznumu, par kuru mēs šodien varam ļoti pacelātā tonī runāt. Augšējais hierarhijas līmenis, protams, ka tie ir griesti. Griesti, kurus klāja gleznojums. Katra šī savdabīgā griestu posma daļa, tā dēvētā traveja, kas ir izveidota ar koka dēlīšiem, iznaglotām velvēm, imitējot it kā mūra arhitektūru, bet šīs te koka velves dod iespēju uz velves dažādām šķautnēm attēlot vairākus gleznotus sižetus. Šie gleznotie sižeti veido noteiktu sistēmu, pamācošu, izglītojošu sistēmu. Un mums ir zināms, ka šo gleznojumu autors ir Johans Friedrichs Vilhelms Rode, gleznotājs no Berlīnes, kurš kopā ar savu brāli, tā skaitā kogriezēju un baznīcu interjeru meistaru, ir ieceļojuši Kurzemē un strādājuši von Sakenu īpašumā, apriķos, darbodamies gan pie mūžas, jaunceļamās mūžas izdaiļošanas, gan pabeigdami arī baznīcas iekštelpu apdari. Un, protams, ka mums nekas vairāk par Johanu Friedrichu Vilhelmu Rodi nav zināms, taču viņa atstātais mantojums, kas ir redzams apriķu griestu gleznojumos, raisa gan izbrīnu, gan liek studēt, kas tur ir attēlots. Sāksim kaut vai ar baznīcas ieejas daļu. Tas ir, protams, ērģeļu balkons, kurš paceļās virs ieejas, un cilvēkam, kurš dodas iekšā pa durvīm, paliek neredzams šis te balkons, kamēr viņš atrodas zem šī balkona. Jo virs balkona atrodas koris, atrodas instruments, un virs šī balkona stāvošie tikai tie var redzēt
griestu gleznojumus, kuri attēlo kādu noteiktu motīvu. Protams, acīm redzot, saistītu arī ar šo te vietu baznīcā, ērģelēm kā instrumentu, ērģeļu balkonu, kā noteikta satura konstrukciju, un šajā ērģeļu balkonā taču ir attēloti apustuļi, Kristus mācekļi. Kristus mācekļi, kuri pēc apskaidrošanas, kad liesmiņas no debesīm ar Dieva svētību nolija pār viņu galvām, ieguva spēju paredzēt, dziedināt, redzēt nākotni, runāt ar citas pasaules vai cita vēstījuma balsīm un mēlēm, un, protams, ieguva tiesības staigāt un sludināt visā pasaulē savu skolotāja mācību. Tāpēc arī Joahims Kreitsfelds, kā kokgriezējs, ir ērģeļu balkona paneļos ievietojis apustuļu skulptūras. Taču gleznotājs Rode šajā balkona augšdaļas noformējumā ir, protams, apzinājies, ka runāšana balsīs, runāšana mēlēs, tā ir gandrīz vai tāda nemateriāla darbība. Arī ērģeles kā instruments ar nemateriālām skaņām rada cilvēkā emocionālu pārdzīvojumu. Bet ērģeles, ko mēs pazīstam apriķu baznīcā, ir jaunāku laiku darinājums. Tās ir tikai 19. gadsimta otrajā pusē darināts instruments, kā apriķu draudze zināja, ko dziedāt, kā dziedāt, kādā ātrumā dziedāt, kādā tempā. Tam bija vajadzīgs priekšdziedātājs, kantors, dziesmu zinātājs, un bija droši vien vajadzīgs arī kāds pavadījums. Un travējā virs ērģelēm Rode kā gleznotājs ir iegleznojis veselu eņģeļu orķestri, kurš atspoguļo visvienkāršāko pirmkārt ritma bungas, ko mēs simfoniskajā orķestrī pazīstam ar timpāna nosaukumu. Šādas te ritma bungas ir saglabājušās Rīgas Jāņa baznīcas noliktavā vai kādos dārgumu kambaros. Piltenes baznīcā bija kristāmā ūdens trauka turētājs, eņģelis, kas uz galvas turēja līdzīgas ritma bungas, kā šeit eņģelis dārdina ar bungu nūjiņām. Un arī Kurzemē bijušās Usmas baznīciņas, kura tagad atrodas Brīvdabas muzejā Rīgā, griestu gleznojumā arī ir attēlots eņģelis, sitam līdzīgas bungas. Ar šādām bungām dievkalpojuma laikā tika sists ritms, lai baznīcēni zinātu, kā melodeklamēt, kā dziedāt tās dziesmas, kuras gandrīz vai dzied savā meldiņā. Bet tā tad ir doma tomēr, ka baznīca ir bijusi vieta, kur bija cilvēki, kas mācēja profesionāli dziedāt, jo viņus vadīja profesionāls kantors, mūzikas skolotājs, mūzikas zinātājs, baznīcas liturģijas pratējs. Un šeit gleznojumi jau nav jāuzskata par realistisku ilustrāciju tam, kādā veidā tieši muzicēja baznīcā. Otrs eņģelis ir attēlots ar braču rokā. Brīnišķīgs mūzikas instruments, kurš ir kaut kas līdzīgs mūsdienu čellam. Ja mēs paskatītos, ko šodien nozīmē šāds, piemēram, Antonio Stradivari darināts instruments, tad tieši 2014. gada pavasarī pasaules mēdījos pavīd ziņa par Stradivari instrumentu, kurš tiek izsoļu namos pirkts un pārdots par $45 miljoniem. Lai varbūt šī nelielā epizode mūs šodien uzjautrina, taču brača ir viens no instrumentiem, ar kuriem pēc reformācijas tieši var teikt tajā laikā, kad Kurzemes hercogistē attīstījās baznīcu celtniecība, bija galma muzicēšanas instruments, aristokrātijas ansambļu, kamermūzikas muzicēšanas instruments, un lielās pilsētu baznīcās arī brača bija viens no tādiem instrumentiem, kas bija obligāts motešu, neliela muzikāla skaņdarbu spēlēšanai, instrumentālu, bet arī ar balsi pavadītu skaņdarbu spēlēšanai, kur motetes bija tāds pārējas žanrs no reliģiskā uz laicīgo, un motetēs kā vārdiskais papildinājums nāca iekšā teksts, kurā cildināti tika Marija, Kristus, svētie vai kādi bībeles ētiskie norādījumi. Cita gleznojuma grupa turpat virs ērģelēm atspoguļo eņģeli, kurš spēlē lautu.
pavisam izsmalcinātu kameru mūzikas instrumentu, kurš pats skan tik ļoti daudzveidīgi, ka to prasmīgas rokas strinkšķina, bet arī ar lautu pavada solo dziedājumu. Un 4. mūzikas instruments, kas ir redzams Apriķu baznīcas virs ērģeļu balkona redzamajos griestos, tur ir flautas spēlētājs, blokflauta, flauta, dažādas tonalitātes, izmēru un skaņu augstuma pūšamais instruments, kurš Eiropā, protams, ir pazīstams ļoti sen un ir saglabājies arī instrumentālais, kā saka, pavadījums, ja, ar viņu arī šodienas kamerānsambļos tieši tāpat profesionāli flauta ir simfoniskā un operas orķestra pavadītāja. Nākamā traveja, kura ir redzama tad, kad cilvēks iziet cauri muzikantu balkonam un ienāk iekšā baznīcā un var ieraudzīt griestus sev virs galvas. Un ieraugot griestus virs galvas, cilvēks noteikti kaut kādā mērā ar šo izglītības daudzumu, kas viņam nogāžās pāri viņa emocijām, pāri viņa prātam, ir kaut kādā veidā apmulsis. Taču kristīgajās vērtībās izglītots cilvēks noteikti zināja, ko ar šīm alegorijām darīt, kā viņas saprast, jo tā bija sava veida arī runājoša bilžu ābece mācītāja rokās. Mācītājs varēja uzrunāt draudzi un teikt, lūdzu, skatieties tur virs galvām, ieraugiet to eņģeli ar tādu un tādu atribūtu rokās. Pievērsiet uzmanību tam vai tam tēlam, kurš jums māca to vai kaut ko citu. Un virs draudzes galvām, virs soliem, pirmais eņģelis, kuru mēs varam ieraudzīt tieši pretī, liesmojošās sarkanās drēbēs, tur rokā nelielu trīsstūrīti, Dieva trīsvienības un Dieva trīsvienīgā spēka simbolu. Tādējādi mēs varam teikt, jā, šeit kristīgajā kultūrā tiek mācīta tēze, pa Dievs, tas ir trīs vienā, trīs spēki vienā. Dievs Tēvs, Dievs Dēls, Dievs Svētais Gars. Pa labi mums ir alegorija, kurā redzama ir sieviete, kur ar vienu roku savalda vērsi. Pie otras rokas viņai ir kolonna. Un beigās šis neparastais spēka demonstrējums tieši to arī apliecina. Tas ir ticības spēks, pārliecības spēks, bet tikai laikmets liek šo ticības spēku personificēt eņģelim, gandrīz vai tādām sievišķīgām, maigām un trauslām ķermeniskām formām. Pretējā pusē spēkam ir sievietes alegorija, kurai pie ceļiem ir piekļāvies jērs. Kāds sakars jēram, dzīvnieciņam ar kristīgajiem tikumiem? Vistiešākais, jo ar šo jēra simbolu kristīgajā alegorija pasaulē saprot lēnprātību. Jo arī spēks dzīvē, un tieši tāpat arī ticībā, ir izmantojams lēnprātīgi, ar apdomu, ar saprātu. Un vissliktāk gan šajā attēlā ir redzama kāda 4. alegorija, kura izkopējot tomēr ļauj nojaust kaut ko vairāk. Kas ir šī sieviete, kurai vienā rokā ir svari, otrā rokā zobens? Tā ir taisnības alegorija, justīcija. Tā ir tā, kuru par savu patronesi izvēlās mūsdienu juristi, un vissenākajos laikos juristi ir arī viņu atzinuši par savas cunftes, par savu korporatīvo zīmolu, jo, lūk, viņai ar aizsietām acīm, šeit gan, kā saka, acis viņai netiek aizsietas, bet ir jāspēj nosvērt, kura pusē ir patiesība, taisnība, kura pusē nē, un zobens nemaldīgai sodīšanai. Tātad arī ir instruments šīs te justīcijas vai taisnības alegorijas rokās. Rādot kādu citu nākamo attēlu no Apriķu baznīcas greznuma, gribas vēlreiz atgādināt nelielo epizodi par to, ka sabiedrība visos laikos ir hierarhiska. Daudz, kas pasaulē balstās uz hierarhiskā uzbūves principa. Un kāpēc gan lai ne Joahima Kreitsfelda, kogriezēja no Lībekas, kurš ir iebraucis Kurzemē, strādājis pie Liepājas Annas baznīcas altāra kopā ar Nikolai Sefrensu junioru, kurš pats ar savām rokām ir darinājis Apriķu baznīcas iekārtu, Usmas baznīcas iekārtu, Vārmes baznīcas iekārtu, Durbes baznīcas iekārtu. Lūk, strādājis tik daudzās Kurzemes baznīcās, viņš ir uztaisījis Fon Sakenu dzimtas pārstāvjiem
ļoti pārliecinošu patronāta ložu, jeb tā dēvēto kungu solu, kura galvenā valdošās dzimtas pārstāvju vietas atrodas šeit augstumā, bet, protams, ja dzimta ir liela vai ja viņā ir arī vēl citas piederīgās personas, tiem ir vietiņi, kur sēdēt šeit apakšā. Tātad šajā izredzētajā vietā, visu redzamajā vietā, pretī mācītāju kancelei un vietā, no kuras vislabāk ir redzams altāris, bet vieta, kura gan simboliski, gan tīri fiziski paceļās pāri baznīcēnu solu rindām, tiek pozicionēts laicīgais valdnieks. Tas, no kura lēmuma, gribas, saimniekošanas prasmes ir daudz kas atkarīgs apriķu muižā. Nu un griestu gleznojumi virs šī kungu sola arī nāk ar kādu savu stāstu, kuram ir izglītojošs raksturs. Mēs varam redzēt vienā griestu pusītē uzgleznotu alegoriju, kurā eņģelis sniedz skaistajai sievietei kroni. Un eņģelis, kurš sniedz kroni, šajā gadījumā ar to viennozīmīgi parāda, ka kungu ložā sēdošajam eņģelis arī piedāvā varu. Kronis ir varas simbols. Tas ir varas atribūts karaļiem, grāfiem, baroniem, ja viņi to vēlējās. Un, protams, von Sakeni bija baronu titula nēsātāji, viņi bija Kurzemes bruņniecības redzami pārstāvji, un viņu vara, viņu īpašumos bija neierobežota. Varam teikt, ka pēc varas gleznotājs ir izraudzījies arī šajā griestu ansamblī tādu alegoriju, kas noteikti komplimentē valdniekam, tātad vietējam muižniekam. Alegorija, skaistā sieviete no vienas rokas ber dālderus, ber zemē zelta naudu, otra roka balstās uz pārpilnības raga. Nu, tas ir katram skaidrs, ka šeit ir domāta bagātība, turība, laicīgā pārpilnība. Tas, kas ir viens no varas papildu komponentiem. Vara un bagātība, tās ir divas lietas, kas iet roku rokā. Ja mēs vēlamies komplimentēt vai kādā veidā izrādīt uzmanību varas un bagātības turētājam, mēs vēlamies, lai viņš būtu arī dāsns, jo šī alegorija no sava šķīvīša lej pāri zemei valgmi kā lietu, un šeit mēs ieraugām otrā alegorijas daļā, kur eņģelis no viena trauka, no krūzes lej glāzē šķidrumu. Jā, šī alegorija vienlaikus parāda dāsnumu, no otras puses iemērīt noteiktu dzēriena vai šķidruma daudzumu glāzē nozīmē saglabāt mēru. Tāpēc arī alegorija, kura māca šādā veidā caur uzskatāmu attēlu saprast, ka visām lietām dzīvē ir vajadzīgs mērs, arī bagātībai, arī dāsnumam, arī izšķērdībai, arī cilvēku, kā teikt, attiecībās jūtu temperatūra ir mērāma ar mēru. Mērenība gan greznībā, gan devīgumā ir viens no tikumiem, jo uz tā balstās taupība, kura beigās ļauj sakrāt bagātību. Un ik viens zemnieks jau tika mācīts darba tikumā, taupībā, nešķērdēt savus līdzekļus izklaidēs vai izpriecās, bet kļūt turīgam caur savu darbu un čaklumu. Un gleznotājs Rode, kad ir nobeidzis ansambli gleznojumu ciklu virs kungu sola, ir radījis, manuprāt, vienu ārkārtīgi Latvijai neparastu, bet brīnišķīgu alegoriju. Un šī te alegorija ir drīzāk varbūt pēc mana prāta ņemta kādā iespaidā, ko gleznotājs ir atvedis līdzi no Berlīnes, kur visapkārt ir augstas skolas, kur atrodas izglītības centri, kur ir redzamas universitātes, aulas, bibliotekas, klosteri vai tādas ar kultūras izglītību saistītas institūcijas, kuras jau arī baroka laikā ir ieguvušas pamācošu alegorisku saturu, kas māca cilvēkam tiekties pēc gargaismas. Jo šeit alegorija ir redzama attēlota ar grāmatu rokās un ar cirkuli rokās. Un savukārt eņģelis savās rokās tur globusu.
Un ja šeit saliekam kopā grāmatu, globusu, cirkuli, te ir zinību pamats, te ir pasaules geogrāfijas un kosmoloģijas iepazīšanas pamats, te ir zinību personifikācija grāmatā, un te ir cirkulis kā ģeometrijas, kā algebras, kā matemātikas, kā mērījumu, precīzu izziņas līdzekļu simbolus. Lūk, šajā kompleksajā alegorijā gan valdniekam, von Sakenu dzimtai tiek piedēvēts, ka viņi ir gudri, viņi ir skoloti, viņi ir mācīti cilvēki, jo viņi māk saimniekot tā, ka šī saimniekošana nes peļņu. Bet šī alegorija tikpat labi arī vienam citam māca tiekties pēc zināšanām, jo šīs zināšanas ir vērtība un zinātne un zinību priekšmeti ļauj cilvēkam sasniegt karjeru. Kāds savdabīgs attēlu komplekts aiz kanceles liecina par to, ka aiz kanceles manis agrāk pieminētā bikts kamera ir ļoti grezni darināts